Un tā, Brīvības studijā. Sveiki, Sergej. Sveiki, Edvin. Un es, Edvins, šodien parunāsim par sabiedrību, sabiedrisko transportu. Jā. Un kas mums ir kārtībā un kas nesevišķi kārtībā. Tas ir ļoti labs temats sarunai. Saruna būs interesanta gan mums, gan skaitītājiem. Tā kā... Domājams, jā. Jā, ejam uz priekšu. Ejam uz priekšu. Dzirdēju, kad aizvien dārgāks ir sabiedriskais transports. Ir nesaprotami konkursi, kur piedalās pašvaldības organizē konkursus, un pēc tam uzņēmumi, kurā ir šīs pašas pašvaldības daļas, piedalās šajos konkursos. Sabiedriskajā transporta problēmu ir tik daudz, ka tas nebūs vienas programmas ietvaros izstāstāms. Sāksim ar kaut ko. Bet ar šo tematu labi, ka mēs paceļam to tēmu, ka tas ir reāla problēma, jo mūsu valsts, tātad satiksmes ministrija, autotransporta direkcija bija rīkojuši konkursus, publiskus iepirkumus uz to pakalpojumu, sabiedriskā transporta pakalpojumu. Un ko rada prakse? Prakse rada, ka tajos konkursos ļoti veiksmīgi startē uzņēmumi, kuriem ir privātais kapitāls. Tā ir arī citi uzņēmumi, kur mēs varam paskatīties Lursofta, kuriem ir piesaistīts pašvaldību kapitāls, tad viņi nav tik konkurentspējīgi. Tur ir pašvaldības daļas iekšā. Jā, tur ir. Bet kāpēc viņi dārgāk rezultātā sanāk? Grūts jautājums. Es domāju, ka mēs varam vilkt tādu analogiju ar to, kas notiek tagad politika, ar visiem tiem korupcijas skandāliem, tā skaitā arī augstākajā līmenī ar tiem milzīgiem iepirkumiem par 200-300 miljoniem, tur pārtika. Vēl tur tas bija, tur visi tie skandāli ar kaut kādu tur purvu pirkšanu pāri, tur superdārgo naudu. Es domāju, ka tur ir korupcija iekšā, ielikta tajos pakalpojumos, ko sniedz uzņēmumi ar pašvaldību kapitālu. Un tas ir. Man šķiet, ka tas ir pareizi. Un, protams, es neesmu prokurors, protams, ka man datu tādu uz rokam nav, bet mēs visi esam gudri, visi tagad varam spriest. Katram ir savs viedoklis, un man ir tāds viedoklis, ka tie uzņēmumi nav konkurentspējīgi dēļ tā, ka tur ielikta arī zināma korupcijas daļa tajos pakalpojumos. Un privātie apsteidz, godīga konkurence, viņi apsteidz uzņēmumus, kur ir pašvaldību kapitāls. Jā, tas ir fakts. Tātad privātajam nav jābaro politiskās partijas un politiķi, un tur nav ielikta šī te koruptīvā politiskā daļa. Privātie domā par savu uzņēmumu attīstību, viņiem nav jābaro ierēdņus. Viņi domā par sevi, viņi domā par to pakalpojuma kvalitāti, par cipariem viņi domā labāk nekā uzņēmumi, kuri ir vai valsts kapitāls iekšā, vai pašvaldību kapitāls iekšā. Tur ir liela birokrātija, tas ir arī, mēs visi to zinām, un zināmā mērā ielikta arī korupcijas sastāvdaļa tajos pakalpojumos. Sergej, pieņemsim, tu vari šodien pieņemt likumus vienpersonīgi. Kas būtu jādara, lai tāda situācija nebūtu? Pirmais un ļoti svarīgs moments, tad mums valstī trūkst ierēdņu atbildības. Viņi neatbild ne par ko. Un visi tie likumi, visi tie iepirkumi, visa tā situācija, gan sabiedriskajā transportā, gan arī sabiedrība, es domāju, ka lielā mērā saistīta ar to, ka ierēdņi ne par ko neatbild. Precīzi. Viņi var muļļoties, dienām, mēnešiem, lai izlemtu kaut kādu svarīgu momentu tautai, iedzīvotājiem. Viņi to nedara. Viņi lemj nepareizi, viņi kļūdas, viņi neņem vērā pasaules pieredzi. Tas ir uz katra stūra, mēs to redzam,
Un dēļ tā, ka viņiem nav atbildības ne ministriem, ne ministrijas darbiniekiem, ne valsts iestāžu darbiniekiem. Viņiem nav atbildības. Viņiem ir tā saucamā politiskā atbildība, kas ir būtībā pilnīgi bezatbildība. Un ka man vienā no politiskām diskusijām vaicāja, bet kāpēc viņi tā dara, domājot politiķus? Saka, atbildi ir vienkārši. Viņi var nesodīti tā darīt. Viņi jau pieraduši gan darīt da jebko, gan arī nedarīt neko. Tas ir fakts. Pat tiem 30 gadiem, ko Latvija ir neatkarīga, es neredzu, ka te ir baigā attīstība. Visi likumi ir kaut kādi tur murgaini. Tas ir pirmais. Visi tie pakalpojumi no valsts puses arī ir ar ļoti lielu birokrātijas to procentu. Un dzīvot cilvēkiem nepaliek vieglāk, arvien grūtāk un grūtāk. Tad mūsu sabiedrībai arvien grūtāk un grūtāk dzīvot Latvijā. Ne tikai dēļ ekonomikas, bet arī dēļ likumiem. Tas viens no otra atkarīgs ir. Bet kā tas var būt, kad tepat blakus tajā pašā laikā atguvuši neatkarību Igaunija, konkrēti Tallina, ir bezmaksas transports, pie kam subsīdijas ir mazākas nekā pie mūsu maksas transporta. Pie tam ievērojami. Mans viedoklis ir tāds, ka Igauni māk skaitīt. Mēs nemākam. Cik mums izmaksā visu to kontrolieru uzturēšanu? Tātad fiskālā administratīvā daļa. Jā, cik tad viņi ir liela? Un ja viņi novāc, nav iespējas vairs zakt. Jā. Un nevar par 200 eiro stundā sev izrakstīt kaut kādus pakalpojumus. Jā. Igauni, viņiem ir, viņiem ir smadzenes. Neteikšu, ka mums nav, bet viņiem ir vairāk. Varbūt ir kaut kāda vairāk, atbildība pie nepareizi pieņemtiem lēmumiem un likumiem. Droši vien, es tev piekrītu, droši vien. Bet viņi māk, mēs nemākam. Jo katru normālu cilvēku virza divas lietas. Proti vēlme uzlabot savas ģimenes apstākļus un bailes no soda, ja kaut ko nepareizi dara. Pareizi tu saki, tu biji Tallinā? Jā, protams, nevienu reizi. Tev bija prieks lietot viņu sabiedrisko transportu? Protams, jā. Es ar vietējiem, man tur draugi ir, pie viņiem ciemos biju. Man, kā turistam, bija jāmaksā par biļeti, ja es pareizi atceros, bet viņiem, kuri tur dzīvo, viņiem nebija jāmaksā par biļeti. Un viņi ir priecīgi. Viņiem katram ir mašīna, bet viņi ar mieru lietot sabiedrisko transportu. Man ir mašīna, laba mašīna. Es braukšu ar mašīnu. Ja sabiedriskais transports būs Rīga pavelti, es droši vien lemšu, ka es braukšu ar sabiedrisko transportu. Tātad, kas Rīga ir izdevīgāk? Tērēt milzīgo naudu uz visu to savu administratīvo slogu, uz to apkalpošanu. Jā, te ir jautājums, kam izdevīgi? Vai tie, kas to visu norganizējuši priekš sevis, ir, vai sabiedrībai, kam it kā tas bija domāts? Izdomā problēmas un pēc tam paši ar tām problēmām cīnās. Viņi tagad grib ierobežot automašīnu kustības ātrumu Rīgas centra un Klusē centra. Priekš kam? Tas arī bremzē ekonomiku. Ja tev un man liks staigāt divreiz lēnāk nekā mēs staigājam ikdienā, mēs izdarīsim uz pusi mazāk. Mūsu laikos, ja tu nokavēji 1 minūti, tu jau esi zaudētais. Mūsu tā mobilitāte viņa ir tik ātra. Mums jābūt tik ātriem, lai pieņemtu lēmumus, lai kaut kur atbrauktu, lai kaut ko sasniegtu. Mums jābūt ātrumam, mums jābūt tai mobilitātei, bet mums to kaut kā aprobežot. Runājot par ātrumiem, mēs taču pavisam oficiāli esam iedalīti Eiropas 2. ātrumā. Un mēs it kā stājamies Eiropas Savienībā, un mums neteica, ka mēs būsim kaut kādā citā ātruma vai atpakaļgaitas ātruma, nedod Dievs, kas būtībā de facto ir. Bet labāk, un ir, kā zināms, ciena tikai spēku.
un uz lūdzējiem kājas slauka. Diemžēl tas ir gan dabā, gan ekonomikā un visur. Un konkurence ir visur. Konkurē cilvēki savā starpā, uzņēmumi savā starpā, valstis vai valstu savienības. Un, ja mēs te nevaram konkurēt pat ar tādiem igauņiem, nu kā mēs varam konkurēt, teiksim, ar tādu... Ar Vāciju. Jā, pie daudz zemākiem, nodokļiem. Nu patās Polijā no 17% peļņas nodokļu samazināja uz 12%. Nu, kur mēs ar saviem 25 varam konkurēt? Jā, mēs atpaliekam ar vien vairāk un vairāk. Tieši tā. Tātad atpakaļgaitas mēs esam ātrumā. Mēs pienkuroties. To citādāk nevaru nosaukt to visu to procesu. Attīstības nav nekāda. Nu, atgriežoties pie tā, ka ciena tikai spēku, mēs tikai apvienojoties varam kaut ko darīt. No apvienojoties, protams, mēs neapvienosimies ar, teiksim, Ameriku, ja mēs neesam līdzvērtīgi vai ar Angliju vai ar Vāciju, jo viņi līdz šim, būsim atklāti, izmantoja mūs kā savu preču noietu tirgu. Un, zināmā mērā, arī lētā darba spēka, ļoti labi izglītota lētā darba spēka avotu. Rietumu ekonomika. Nu, jā, kapitālisms. Tas ir nekā personīgi. Jā, tas ir fakts. Mēs dzīvojam tādā ērā un tādi spēles notīkumi. Esi stiprs, tad esi zaudētājs uzreiz. Kā poļi saka, ja nav skaidrs, par ko iet runa ir par naudu. Un, starp citu, šodien 2. maijā ir Polonijas diena un poļu karoga diena. Viļņā notiek liels koncerts šodien 7. vakarā, kur būs Marija Radoviča un daudz pazīstami poļu dziedātāji. Un mēs paši lietojam poļu produktus. Pārsvarā nevis poļi lieto latviešu produktus, bet mēs poļu produktus. Tātad mēs kaut ko darām, nerunājot jau par veco Eiropu. Mēs pret Austrumu Eiropu nevaram konkurēt. Latvijas konkurences padome nestrādā. Viņa strādā tikai pa labu, nezinu, kaut kādām organizācijām, bet ne Latvijas organizācijām. Valstīm kaut kāda, bet ne Latvijas valstī. Korporācijām iespējams, jo... Ej, mēģini tu atvert veikalu vai nu tirgat kaut ko plaši tajā paša Vācijas tirgu vai Zviedrijas tirgu. Neviens tev to neļaus. Viņi aizsargā savus ražotājus. Pie mums проходной двор. Kas grib, tas dara. Kas grib, tas strādā. Bet aizsargāt vietējos mums neviens pat negrib, es domāju. Iespējams, ka pat dara pilnīgi pretējo, jo patās TikTokā vairākas reizes redzēju par veikalu lats aizvēršanu, bet tādu veikalu lats ir desmitiem, ja ne simtiem, jo loģiski, kad mana mazā radiodarbnīciņa nevar konkurēt ar VEF-u, teiksim, bet arī VEFs vairs nav, jo tas arī bija konkurence, viņu vajadzēja iznīcināt, un tāpat kā visu pārējo mūsu ražošanu, un ja mēs neko neražojam, mēs pērkam tikai aizņemoties. Bet tā mums jau ir gigantisks ārējais parāds. Mēs jau ieķīlājam savu bērnu un mazbērnu darbu jau paudzēs, jo viņiem tie parādi un vēl parāda apkalpošana būs jādod. Sabiedrībai ir grūti. Latvijas sabiedrībai fantastiski grūti dzīvot. Un, algu līmenis. Baltijas valstī, 3 Baltijas republikas, Baltijas valstīm mēs esam tur, mēs esam pēdējie. Ir sabiedrības slāņi tur, kur ir algas ļoti labas. Visi mēs zinām, kur tie ir. Nodokļu slodze, preču kvalitāte, izglītība. Es uzskatu, ka igauniem un lietuviešiem izglītība ir labākā nekā pie mums. Mums tehniska izglītība bija laba vēl 10 gadus atpakaļ. Tagad viņiem tā koledža izglītība, universitāšu izglītība ir tā soļi uz priekšu uztaisīja. Mēs muļamies uz vietas. Un viņu sabiedrībai dzīvot ir vieglāk. Nosacīti, protams, vieglāk, bet sabiedrībai, mūsu sabiedrībai, Latvijas sabiedrībai jācīnās par sevi.
Līdz šim tikai retais atļāva sev iziet kaut kur, nezinu, uz mītingu, uz paust savu viedokli, bet tagad ar vienu vairāk un vairāk, ko mēs redzējām. Skolotāji bija izgājuši ielas. Tad tie, kuri bastoja pret to Covid situāciju valstī, arī bija pirms gada. Un ar vien vairāk un vairāk Latvijas sabiedrība grib paust savu viedokli, jo politiķiem kaut kā, nezinu, kas viņiem ir smadzenes, bet par tautu viņi nedomā. Un tautai jāatgādina par sevi. Tas ir arī mūsu visiem Latvijas iedzīvotājiem jāsaprot to, ka, ja gribam mēs kaut ko labu, tad mums tagad kaut kā pa sevi jāpasaka skaļāk. Tā, ko mēs varam darīt ar sabiedrisko transportu, un, lai viņš nepaliktu aizvien dārgāks, lai iziet no šīs situācijas? Sabiedriskais transports, tas ir problematiska lieta, un viņu tā uz ātro šitā mēs neatrisināsim. Bet pirmais, kas jāievieš, tad ierēdņu atbildība, tas ir pirmais. Varbūt arī vajag iet caur auditu, tad visi tie pasažieru pārvadājumi, ja sabiedriskais transports, audēt to visu, un audits viņš radīs, cik tad lietderīgi mēs tērējam to naudu. Tātad par nepareizi pieņemtu lēmumu personīgā, mantiskā vai pat kriminālā atbildība? Jā, audits, viņš parādīs to esošo situāciju, un tur arī būs kaut kādi slēdzieni. Tas bija nepareizi, tas lēmums bija absolūti apolitisks un pret Latvijas tautu vērsts, un tur būs jau atbildība. Pie esošas situācijas, pie bezatbildības, viss tas turpināsies. Parādīs. Kā es vienā televīzijas diskusijā TV24 teicu, ka pie mums knāps strādā apmēram tā, kā National Geographic rāda zivju zveju. Noķer, parāda un palaiž. Jā. Jo parādīt tas viens, ir jābūt reālai atbildībai par lēmumiem, kas ir pieņemti. Jo pat labāk arī ir tāds projekts Trīs jūra, kur būtībā no Baltijas līdz Melnai un Adrijas jūrai šīs valstis veido jaunu transporta, enerģētikas un informācijas koridoru, kurš no ģeopolitiskajiem projektiem, viņi, kā mēs zinām, ir vairāki, ņemas virsroku. Mēs ar tevi nezinām, mēs varam, mēģināt zīlēt uz kafijas biezumiem, bet katrā ziņā mums ir aktīvi jāpiedalās šajos projektos, jo pretējā gadījumā uz mums kārtējo reizi slaucīs kājas. Jo vairāk aktivitāšu, jo labāk būs. Latvija nedrīkst palikt kaut kur malā. Ja ir tāda situācija pasaulē, ka kaut kas mainās, tranzīta koridori mainās, pasažieru plūsmas mainās, jāseko tam visam līdzi un tur jāpiedalās, jo neviens nezin, kas izšaus. Un mūsu laikos tie lēmumi tiek pieņemti ļoti ātri. Nauda izšķir visu, un ja tu esi palaidījis garām to iespēju, tad nākošreiz tu varbūt gaidīsi to iespēju, nezinu, 100 gadus, 200 gadus. Naudas mums jau savējās jau sen kā nav. Bet mums ir inženieri, mums ir ostas, mums ir tas brands Latvijā. Es uzskatu, ka tas ir brands, un es esmu Latvijas fans, esmu Latvijas patriots, un ar to jāizmanto to, kas tev ir. Tieši tā. Un, ja tu ieminējies par ostām, es zinu, ka arī dzelzceļā tu esi sācis no pašām apakšām, un tāpat tās kā restorānā tu nevari strādāt par zāles pārzini, ja tu neesi strādājis par oficiantu. Vienkārši, kas saka, tevi mānīs pastāvīgi. Es arī kādreiz vēl padomu laikā strādāju Rīgas ostā par dokeri, un tā kā es arī zinu visu šo te transporta lietu, un Rīgas osta, tā bija pilsēta pilsētā. Tur bija milzīgs skaits ar cilvēkiem, tehnika braukāja turp, šurp, 1., 2., 3. rajons, viss notika. Un pēkšņi palika aizvien klusāk un klusāk. Un es domāju, ka tieši osta
Un ostas, kas mums ir, un Ventspils osta, neizsalstošā osta, kas arī ir unikāla, kas saka, šajos te ziemeļu platuma grādos, un tieši veidojot ne tikai austrumi, rietumi plūsmas, bet arī dienvidi, ziemeļi, dienvidi. Mēs varam saglabāt tās naudas plūsmas, kuras noteikti tagad šajā krīzes situācijā samazināsies no Eiropas. Šādi mēs varam parādīt, ka mēs joprojām esam vajadzīgi, un Eiropas Savienība tāda, kāda viņa ir pat laban, mums nav vajadzīga. Viņa ir jāreformē, lai visi būtu līdzvērtīgi, iespējams, ka federatīvā Eiropā. Jā, es piekrītu. Un Latvijas situācija, esoša situācija, izmanto viss, kas mums ir. Un, ja Eiropā mainīsies situācija, mums jābūt pirmiem, kuri būs tie, kuri teiks, ka ir nepieciešamas izmaiņas. Mums jābūt līderiem. Mēs esam valsts Latvija, ka tāda, tas ir ļoti mazs valsts. Mazi mēs esam. Uz kartes, uz globusa atrast mums netik viegli. Bet ar ko atšķirās mazie? Viņiem vieglāk pieņemt lēmumus. Viņš ir elastīgāks, ātrāks. Un mūsu valstī jāņem to vērā. Mums jābūt tiem, kuri zin, kas mūsu valstī ir vajadzīgs. Mums jābūt mērķiem, un tikai zinot mērķi, tu ātri vari pieņemt lēmumus. Es, piemēram, nezinu, vai valstī ir mērķis attīstīt turismu. Pat labam viss rāda to, ka viņi dara visu pretējo. Bet mums ir cilvēki, kas zina, ir jārada apstākļi, lai viņi vēl varētu. Es nezinu, vai mūsu valstī ir mērķis attīstīt zivsaimniecību, sabiedrisko transportu. Es neredzu, ka mūsu valstī tas kaut kādam rūp. Viņiem vienkārši Latvija nav pirmajā vietā. Par to mēs varam parunāt nākamreiz. Jā, prieks bija šodien parunāt. Tēma bija ļoti laba, un ceru, ka mūsu skatītāji viņi novērtēs to visu, ko mēs šodien sastāstījām. Un bija ļoti man patīkami pabūt Brīvības studijā atkal, un aicināsiet būšu atkal un atkal. Prieks. Man arī prieks. Forši. Visu labu.